Latvijas kontekstā noteikti investori, skaitā arī depozītu noguldītāji, skatās uz konkrētās valsts risku, uz to, cik riskanti ir mūsu kopējā ekonomika. Un jau, kad mēs runājam par konkrētām depozītu ieguldīšanas iespējām, tad arī, protams, izvērtē konkrēto banku, tās kvalitāti un attiecīgi riska pakāpi. Kad ir šī sakarība, ja mēs pelnām kaut kur vairāk, tad tā noteikti ir kaut kāds iemesls, kāpēc šis procentu likme ir augstāk, un tas visdrīzāk ir saistīts ar riska līmeni. Tad, ja mēs uzņemamies augstāku risku, tad mēs arī adekvāti esam tiesīgi pieprasīt augstāku šo kompensāciju. Jā, bet tādēļ cilvēkam vienmēr jābūt gatavam, ka lielāks ienesīgums, tas ir arī lielāks risks viņam kā depozītu īpašniekam. Caurmērā tas tā ir visos finanšu instrumentos. Ja ir lielāks ienesīgums, tad tas nozīmē arī augstāku risku. Patiesība finanšu tirgos, kad faktiski visi investori izvērtē iespējas, izvērtē riskus, un jo augstāks risks, jo automātiski arī būs augstāka atdeļa. Ja bankai ir iespēja piesaistīt lētāku finansējumu citā veidā, tad viņi nebūs gatavi maksāt ļoti paaugstināts procentu likmes. Savukārt, un tas liecinās, ka šeit bankai ir diversificētas iespējas piesaistīt līdzekļus, un tā var būt mazāka riska banka, un varbūt cita banka, kurai ir daudz ierobežotākas iespējas piesaistīt finansējumu. Viņai ir augstāks risks, un viņi ir spiesti maksāt par depozītiem arī augstākus procentus. Tas Latvijas ekonomikā kopumā? Jā. Viens no faktoriem noteikti ir vispārējā finanšu tirgus situācija, vai pasaulē investori būs gatavi atkal atgriezties pie riskantākiem ieguldījumiem un arī tā skaitā aizdot līdzekļus tādai diezgan riskantai valstī, kāda ir Latvija, bet viennozīmīgi arī mūsu pašu mājas darbs ir jāpild un mums ir jāsakārto savu ekonomiskā situāciju. Es domāju, valdībai ir jāsakārto situācija ar budžetu, kas šobrīd ir tas lielākais uzdevums, lai veicinātu stabilitāti un pārredzamību.